septembris nav starptautiskais loks. Kā mums izdevās sarunāt? Mēs pagājušajā gadā spēlējām ar šo Krievijas izlasi. Viņi vēl tad skaitījās U17 izlasi. Tieši treneris Sergejs Golubovičs bija. Un šogad nāca tāds neliels piedāvājums gandrīz vai no viņiem. Jā, viņiem patika Latvijā. Un Golubovičs un vispār ir, kā saka, vēsture tēvu Latvijā. Jā, nostrādājis, man liekas, 7 gadus. Tā kā, jā, bija tas bija vairāk tāds savstarpējs kontakts. Ar arī Valērijas Koļibaba ļoti labi pazīst treneri. Un tad tādā veidā sakontaktējām. Viņi teica, ka viņi varētu atbraukt. Mēs mēģinājām atrast tos pareizos datumus, kad to varētu darīt. Darbības otrajā trešdaļā tās noteikti ir jāuzlabo un jāsaprot visiem tā kopējā bilde, bet priecē tas, ka mēs principā aizvedot tagad 2 treniņus kopā, tomēr mēģinājām izveidot tādu spēli, kas izskatījās, man liekas, pēc cienīgas. Skaidrs, ka Krievija nebija tā pati komanda, kas izcīnīja to Glinkas kausu, bet Krievija jebkurā gadījumā ļoti patīkami bija redzēt tiešām to, ka mēs varam arī būt labāki par Krieviem un ļoti daudzās epizodēs. Un es pat domāju, ka principā rezultāts šodien noteikti ir pelnīts. Tribīnēs bija vairāk nekā 30 NHL skauti. Es domāju, tas vienmēr ir pluss, jā, un skaidrs, ka daudz puiši arī parādīja sev no labākās puses. Principā visi, es domāju, parādīja to, ko viņi var darīt uz doto brīdi, un es ceru, ka tur tajos blociņos kaut kas tika ierakstīts.